Labdien, mani sauc Viktors Baraviks. YouTube'ā mācītājs Viktors. Esmu Rīgas Centra Kristus draudzes mācītājs. Draudzes mājaslapas adrese ir www.rckd.lv. Heide! Šodien izmantosim šos darbus, vai arī daļu no tiem. Jēkaba vēstules kanoniskums. Viljama Barklija komentārs norāda, Jēkaba vēstule tikai pēc neatlaidīgas cīņas tika iekļauta jaunajā derībā, bet pat pēc tam, kad tā tika pieskaitīta svētajiem rakstiem, uz to raudzījās ar aizdomām un atturīgi. Vēl 16. gadsimtā Mārtiņš Luters to labprāt būtu izņēmis no jaunās derības. Jēkaba vēstuli baznīca pieņēma diezgan vēlu, ilgu laiku tā bija zem jautājuma zīmes, bet tas, ka Hieronims to iekļāva vulgātā un to atzina Augustīns, nodrošināja tai pilnīgu atzīšanu, kaut arī pēc zināmām cīņām. Jēkaba vēstules autors. Jēkaba vēstules 1. nodaļas 1. pantā ir rakstīts: Jēkabs, Dieva un Kunga Jēzus Kristus kalps, 12 ciltīm, kas dzīvo izkaisītas, esiet sveicināti. Pieņemot, ka Jēkabs nav pseidonīms, jo Bībele nemelo, tomēr paliek jautājums, kas tas par Jēkabu? Jēkabs bija ļoti izplatīts vārds 1. gadsimtā. Jaunajā derībā ir vismaz 4 vīrieši ar šo vārdu, taču tikai 2 ir bijuši nopietni kandidāti uz šīs vēstules autorību. Viens no šiem 2 kandidātiem ir apostolis Jēkabs, Cebedeja dēls, apostoļa Jāņa brālis, taču Jēkabs, Cebedeja dēls, cieta mocekļu nāvi pārāk agri, lai varētu būt uzrakstījis Jēkaba vēstuli. Visticamāk Jēkabs, Jēzus pusbrālis, uzrakstīja šo vēstuli. Šis ir bijis dominējošais uzskats kopš mūsu ēras 3. gadsimta. Origens, Eisebijs un Džeroms tam ticēja. Gebelēna komentārs norāda, ka Hegesipa taisnā Jēkaba, tas ir Jēzus pusbrāļa apraksts, ir harmonijā ar Jēkaba vēstulē izteiktu uzsvaru uz neviltotu reliģijas praksi un ētisku rīcību. Turklāt Jēkaba valodai apostoļu darbu grāmatas 15. nodaļā no 13. līdz 29. pantam, tas ir Jeruzalemes sanāksmes laikā, ir ievērojamas līdzības ar Jēkaba vēstules valodu. Vēstules autoritīvs tonis saskana ar Jēkaba autoritāti, kas redzama apostoļu darbu grāmatas 15. nodaļā. Marka evaņģēlija 6. nodaļas 3. pantā ir rakstīts, vai viņš nav namdaris, Marijas dēls un Jēkaba, Jāzepa, Jūdas un Sīmaņa brālis, vai viņa māsas nav šeit pie mums, un tā viņi apgrēkojās viņa dēļ. Jēzus kalpošanas laikā Jēkabs un pārējie brāļi neticēja Jēzum, taču Pāvila 1. vēstules korintiešiem 15. nodaļas 7. pants norāda, ka Jēzus parādījās Jēkabam pēc savas augšamcelšanās. Jēkabs bija ļoti ebrejisks savā kristietībā, viņš bija līderis draudzē Jeruzalemē. Šīs īpašības ir saskatāmas Jēkaba vēstulē. Barklija komentārs norāda, tajā nav nekā tāda, ko nespētu pieņemt ortodoksāls jūds, ja vien izsvītrotu 2 vietas, kur Jēkaba vēstules 1. nodaļas 1. pantā un 2. nodaļā 1. pantā pieminēts Jēzus. Vēstules Galatiešiem 2. nodaļas 9. pantā Pāvils raksta, un uzzinājuši par žēlastību, kas man dota, Jēkabs, Kēfa un Jānis, kurus uzskatīja par draudzes
pīlāriem, apliecinādami vienību, sniedza man un Barnabam roku, lai mēs darbotos pie pagāniem, bet viņi pie apgraizītājiem. Vēstules Galatiešiem 2. nodaļas 12. pantā Pāvils raksta, jo pirms bija ieradušies kādi no Jēkaba, Kēfa ēda kopā ar pagāniem, bet kad tie ieradās, viņš baidīdamies no apgraizītājiem novērsās no pagāniem un turējās atsevišķi. Apostļu darbu grāmatas 12. nodaļā 17. pantā ir rakstīts, mādams ar roku, lai viņi apklust, viņš, tas ir Pēteris, izstāstīja tiem, kā kungs izvedis viņu no cietuma, tad viņš piekodināja pavēstiet to Jēkabam un brāļiem un devās prom uz citu vietu. Apostļu darbu grāmatas 15. nodaļā 13. pantā ir vārdi, kad viņi bija beiguši runāt, Jēkabs atbildēja sacīdams, brāļi, uzklausiet mani. Tad seko pārējie vārdi viņa aprakstītāja runā 15. nodaļā no Jeruzalemes sanāksmes. Apostļu darbu grāmatas 21. nodaļā 17. un 18. pantā ir rakstīts, kad nonācām Jeruzalemē, brāļi mūs ar prieku uzņēma. Nākamajā dienā Pāvils kopā ar mums iegāja pie Jēkaba, un tur ieradās visi presbiteri. Jēkabs bija ļoti ebrejisks savā kristietībā. Jēkaba vēstules 1. nodaļas 1. pantā ir vārdi Jēkabs, Dieva un Kunga Jēzus Kristus kalps, 12 ciltīm, kas dzīvo izkaisītas, esiet sveicināti. Pastāv iespēja, ka Jēkabs teica šos sprediķi vai sprediķus, bet, kā Barklīs norāda, to pierakstīja un pārtulkoja kāds cits. Jēkaba vēstules uzrakstīšanas datums. Ja Jēkabs, Jēzus pusbrālis, ir šīs vēstules autors, tad tā ir uzrakstīta pirms Jēkaba mocekļu nāves mūsu ēras 62. gadā. Ir tradīcija, ka farizēji Jeruzalemē tik ļoti ienīda Jēkaba liecību par Kristu, ka viņi nometa Jēkabu no tempļa un tad nosita viņu ar nūjām. Tradīcija saka, ka Jēkabs nomira lūdzot par saviem slepkavām, tāpat kā Jēzus, Tēvs, piedod viņiem, jo tie nezina, ko dara. Vai tu lūdz Dievu, piedod viņiem, jo tie nezina, ko dara? Vai arī atriebies viņiem manis dēļ? Ir tie, kas uzskata, ka vēstule uzrakstīta tuvu pie Jēkaba dzīves beigām, bet citi uzskata, ka vēstule uzrakstīta pirms mūsu ēras 50. gada. Ja pirms mūsu ēras 50. gada, tādā gadījumā tā varētu būt pirmā uzrakstītā jaunās derības grāmata. Kuras grāmatas vēl pretendē uz šo vietu? Vēstule Galatiešiem un Pāvila 1. vēstule Tesalonikiešiem. Ir fakti, kas liecina, ka Jēkaba vēstule varēja būt pirmā uzrakstīta jaunās derības vēstule, ka tā visticamāk tika uzrakstīta starp mūsu ēras 45. gadu un 50. gadu. Jēkaba vēstules ebreju orientācija dabiskāki iederas agrīnājā periodā nekā vēlākajā. Fakts, ka autors neatsaucas uz nejūdiem, būtu saskaņā ar situāciju, ka evangēlijs tikko sāka sasniegt nejūdus. Fakts, ka vēstulē nav minēta viltus mācība, ka nejūdiem būtu jātur mūsu bauslība, labāk saskan ar agrīnu datumu. Jēkaba vēstules līdzība ar veco derību un Jēzus vārdiem pretstatā
Pāvila rakstiem atbalsta agrīnu datumu. Fakts, ka vārds sinagoga tiek izmantota 2. nodaļas 2. pantā, lai atzīmētu draudzes sapulci vai sapulces vietu, norāda uz agrīnu periodu, kad kristietība lielākoties aprobežojās ar ebreju aprindām. Jēkaba vēstules 2. nodaļā no 2. līdz 4. pantam ir vārdi: ja jūsu sinagogā ienāk vīrs greznās drānās ar zelta gredzeniem pirkstos, un ienāk arī nabags noplīsušās drēbēs, un jūs, uzlūkodami to, kas greznās drānās, tam sakāt: apsēdies ērti še, bet nabagam tu nostājies tur, vai sēdies pie mana kājsola, vai tad jūs nesākat viens otru šķirot, kļūdami par tiesnešiem ar aplamiem spriedumiem? Nešķirosim cits citu. Barklija komentārs norāda, droši vien, ka kādu laiku baznīca bija ļoti tuva jūdaismam, un kristietība bija drīzāk kā reformēts jūdaisms. Te kristietībai pietrūka tā plašuma un universāluma, ko tai piešķīra apustulis Pāvils. Pāvils pats izteicās, ka viņš ir izraudzīts par misionāru pagāniem, bet Pēteris, Jēkabs un Jānis jūdiem. Vēstule Galatiešiem 2. nodaļa 9. pants. Jēkaba vēstule pilnā mērā var atspoguļot kristietības uzplaukumu tās agrīnajā formā. Ar to var izskaidrot 2 sekojošos apstākļus. Pirmkārt, tas izskaidro to, kāpēc Jēkabs tik bieži izklāsta un atkārto mācību no kalna sprediķa. Mēs varam salīdzināt šos pantus no Jēkaba vēstules ar pantiem no Mateja evangēlija. Kristīgā ētika izraisīja lielu interesi visos jūdos, kristiešos. Neminēšu Barklija otrkārt. Kam šī vēstule uzrakstīta? Jēkaba 1. vēstules 1. pantā ir vārdi: Jēkabs, Dieva un Kunga Jēzus Kristus kalps, 12 ciltīm, kas dzīvo izkaisītas. Esiet sveicināti! Ir skaidrs, ka frāze 12 ciltīm attiecas uz ebrejiem, tāpat arī vārds sinagogā 2. nodaļas 2. pantā. Jēkaba vēstules 5. nodaļas 4. pantā ir rakstīts: redzi, tā alga, ko jūs sava zemes pļāvējiem esat aizturējuši, kliedz, un pļāvēju palīgā saucieni ir aizsnieguši pulku kunga ausis. Apzīmējums pulku kungs ir ebreju tituls Dievam. Protams, vēstules saņēmēji ir kristieši. Jēkaba vēstules 2. nodaļas 1. pantā ir rakstīts: mani brāļi, ticību uz godības kungu Jēzu Kristu nesaistiet ar cilvēka ārieni. Jēkaba vēstules 5. nodaļā 7. un 8. pantā ir rakstīts: esiet pacietīgi, brāļi, līdz kunga atnākšanai. Redzi, zemkopis sagaida zemes vērtīgos augļus ar lielu pacietību, gaidīdams, līdz zeme būs saņēmusi gan agro pavasara lietu, gan pēdējās rudens lietavas. Esiet arī jūs pacietīgi, stipriniet savas sirdis, jo kunga atnākšana jau ir tuvu. Vai tu dzīvo tā, ka kunga atnākšana ir tuvu? Uz kurieni šī vēstule uzrakstīta? Jēkaba vēstules 1. nodaļā 1. pantā ir rakstīts: Jēkabs, Dieva un Kunga Jēzus Kristus kalps,
12 ciltīm, kas dzīvo izkaisītas. Esiet sveicināti! Apostoļu darbu grāmatas 8. nodaļas 1. pantā ir rakstīts, bet Zaulam Stefana nogalināšana bija pa prātam. Tajā dienā sākās lielas vajāšanas pret draudzi Jeruzalemē, un visi, izņemot apostoļus, izklīda pa Jūdejas un Samarijas zemēm. Apostoļu darba grāmatas 11. nodaļas 19. un 20. pantā ir rakstīts, bet tie, kas bija izklīduši vajāšanās, kuras cēlās Stefana dēļ, aizgāja līdz Fenikijai, Kiprai un Antiohijai, nesludinādami šo vārdu nevienam kā tikai jūdiem. Viņu starpā bija daži kiprieši un kirēnieši, kas nonākuši Antiohijā, runāja arī uz griekiem, sludinādami kungu Jēzu. Šķiet, ka Jēkabs rakstīja šo vēstuli bijušiem Jeruzalemes draudzes locekļiem, kas tagad izkaisīti, jūtot atbildību vēl joprojām par viņu garīgo izaugsmi. Autors labi pazīst vēstules saņēmējus un apstākļus, kuros viņi atrodas. Autors raksta kā tāds, kuram ir liela autoritāte saņēmēju vidū. Jēkaba 1. nodaļas 1. pantā ir vārdi Jēkabs, Dieva un Kunga Jēzus Kristus kalps, 12 ciltīm, kas dzīvo izkaisītas. Esiet sveicināti! Vai tu jūties, cenšoties dzīvot svētu dzīvi aiz mīlestības pret Dievu, kā izkaisīts pasaulē, vai arī jūties kā savējais pasaulē, peldot ar straumi? Vai tu jūti atbildību par blakus kristieša izaugsmi un Dieva svētības saņemšanu? Kādēļ šī vēstule uzrakstīta? Izskatās, ka Jēkabs raksta ebreju kristiešiem, ar ko viņam kādreiz bija tuvākas attiecības, bet ko viņš tagad vairs nevar mācīt klātienē, jo viņi ir izkaisīti. Jēkabs raksta, lai viņi veiktu izmaiņas sevī un savās savstarpējās attiecībās, kā atbilde uz viņu vidū esošām problēmām, par ko Jēkabs bija dzirdējis. Viņi tika vajāti, bezdievīgi bagātie viņus apspieda. Dažiem reliģija bija kļuvusi par paviršu formalitāti. Diskriminējošā prakse atklāja mīlestības trūkumu. Rūgtums runā un attieksmē bojāja viņu sadraudzību. Vai tava reliģija ir paviršu formalitāte? Vai tev ir rūgtums runā un attieksmē, kas bojā tavu sadraudzību ar citiem kristiešiem? Jēkabs raksta, lai mudinātu savējiem veikt nepieciešamās izmaiņas savā dzīvē un savstarpējās attiecībās ar citiem kristiešiem. Tas ir dzīvības un nāves jautājums. Neļauj lepnumam tevi nolādēt. Neesi lepns, stūrgalvīgs, sargā savu sirdi, lai tā reaģētu uz Dieva vārdu. Salamana pamācības grāmatas 4. nodaļas 23. pantā ir rakstīts: vairāk par visu sargi savu sirdi, jo no tās dzīvība izverd. Jēkaba vēstules sakars ar citiem rakstiem. Jūs varat salīdzināt šos tekstus Jēkaba vēstulē ar attiecīgajiem tekstiem Mateja evangēlijā. Jēkabs atspoguļo Kristus mācību un pat to dara tiešos vārdos. Jēkaba vēstulē ir līdzības ar Salamana pamācības grāmatu, stilā, labā un ļaunā pretstatījumā, tajā, kā Jēkabs izmanto vārdu gudrība. Gudrība ir atziņa, kas ļauj cilvēkam stāties pretīm pārbaudījumiem. Gudrība ir attieksme, kas nosaka, kā cilvēks dzīvos.
gan Jēkaba vēstulē, gan Salamana pamācībās gudrība izraisa prātīgu un taisnīgu dzīvi. Abās grāmatās gudrības avots ir Dievs. Jēkaba vēstules 4. nodaļas 6. pants citē Salamana pamācības grāmatas 3. nodaļas 34. pantu. Jēkaba vēstules 4. nodaļas 6. pants saka, bet viņš grib dot vairāk žēlastības. Tādēļ raksti saka, Dievs stājas pretī augstprātīgajiem, bet pazemīgajiem dod žēlastību. Salamana pamācības grāmatas 3. nodaļas 34. pants saka, izsmējējus viņš izsmēj, bet grūtdieniem dod žēlastību. Varam arī salīdzināt šos tekstus. Jēkaba vēstules teoloģija. Jēkaba vēstule uzsver kristīgu ētisku dzīvošanu, bet citādi nav šajā vēstulē daudz no kristīgās teoloģijas, salīdzinot ar citām jaunās derības vēstulēm. No ievērojamām doktrīnām ir mācība par Dievu, mācība par grēku, eskatoloģija, tas ir mācība par pēdējām lietām. Ir vairāk nekā 50 pavēļu šajā vēstulē. Jēkabs neiesaka, viņš pavēl. Mācība par Dievu. Dievs ir devīgs un svēts. Viņš ir nemainīgs labuma avots. Viņš ir vienīgais Dievs, savu cilvēku tēvs un prototips, pēc kura viņa cilvēki ir radīti. Viņš ir suverēns un taisnīgs, pilns ar žēlastību. Mācība par grēku. Grēks ir universāls visos cilvēkos, kura auglis ir nāve. Grēks izpaužas dusmās, nešķīstībā, Dieva zaimošanā, diskriminācijā, rūgtumā un iekārē, tuvās attiecībās ar ļaunu pasauli, lepnumā un zādzībā un apspiestībā. Eskatoloģija. Mācība par pēdējām lietām. Pasardiena atnes atalgojumu, tā ir diena, kad parādīsies Dieva valstība savā pilnībā. Tā ir tiesas diena. Pasardiena ir diena, kad atgriezīsies Kungs. Vēstulē nav minēts Jēzus Kristus krusta nāve par cilvēces grēkiem un Jēzus Kristus augšamcelšanās. Jēkaba vēstules struktūra. Barkley komentārs norāda, bet jūdu sprediķim bija kāda interesanta īpatnība. Tas bija saraustīts un nesakarīgs. Jūdu mācītāji mācīja savus skolniekus nekad neaizkavēties pie viena priekšmeta, bet lai uzturētu klausītāju interesi, no viena priekšmeta ātri pāriet pie nākošā. Un tāpēc tādu sprediķi sauca arī par harats, kas nozīmē kreļļu vēršana. Jūdu sprediķis bieži vien bija dažādu morālo patiesību un pamācību sablīvējums, un tieši tā ir uzrakstīta Jēkaba vēstule. Barklis arī norāda, taču varbūt, ka Jēkaba vēstulē ir ne tik daudz domu virkne vai kreļļu virtene, bet gan sauja pērļu, kuras citu aiz citas met klausītāja atmiņā. Mūsu attieksme. Barkley komentārs norāda, viens ir pavisam skaidrs. Mēs varbūt sāksim lasīt šo nelielo vēstuli ar sajūtu, ka jaunajā derībā ir daudz nozīmīgāku grāmatu, bet ja mēs to apskatīsim ar absolūtu godbību, tad aizvērsim to ar pateicības jūtām Dievam par to, ka tā tikusi saglabāta mūsu pamācīšanai un iedvesmošanai. Es aicinu jebkuru, kas nav vēl kļuvis par kristieti, to
izdarīt Bībeles noteiktajā veidā, tā saņemot grēku piedošanu un svēto garu. Skaties lūdzu rakstu Patiesība par jūsu pestīšanu draudas mājaslapā. Lai Dievs tevi pasargā, lai Dievs tevi bagātīgi svētī.